Čau! Nolēmu padalīties ar to, kas tad ir ego, kāpēc tad man interesē šī tēma tik ļoti, kāpēc es uzskatu to par ļoti svarīgu lietu, svarīgu tēmu, svarīgu jomu, kas katram būtu jāzina. Es to saprotu kā tādu instrukciju, manuālu, kā lietot cilvēku, kā es esmu uzbūvēts. Mēs zinām visu par un ap, kā viss strādā, kā strādā mašīnas, zemeslode, mēs to visu pētam. Jā, mēs pētam arī psiholoģiju, bet reāli paskatāmies, cik tad ir to cilvēku, kas reāli ir iegrimuši psiholoģijā un strādā ar sevi, vai reāli saprot, kā viņi ir uzbūvēti. Tā teikt, dziļi un pamatoti, jo tagad internetā ir daudz informācijas par tām pašām emocijām, par to, kā domāšana ir jāmaina, par to pašu ego, viss tā teikt par un ap, bet cik cilvēki tad strādā ar to, un vai vispār ar to ir jāstrādā, Ir tādas lietas, kā tādi momenti, kad cilvēki saka, bet tad ir jāskatās pagātnē atpakaļ, es negribu tur vērst savu enerģiju, es gribu fokusēties uz priekšu, uz nākotni, virzīt savu enerģiju. Kur tad ir tā robeža? Ir tad mums jāskatās atpakaļ vai nav jāskatās? Es arī jums neatbildēšu. Jo tas ir ļoti individuāli. Lai gan cilvēkam arī ir šī te manuāla schēma, kā viņš strādā, tāpēc tas arī ir cilvēks, ka katram ir savs viedoklis, katram ir savs ceļš, sava pieredze, savi uzdevumi, un nav vienotas atbildes, bet vienotā atbilde noteikti nāk no iekšas, un to neviens nevar pateikt. Ir cilvēki, kategorija cilvēku, kas meklē atbildes ārpusē, viņi var sūtīt domas uz kosmosu vai kaut kā savādāk manifestēt un dabūt savas atbildes, lasot grāmatas, skatoties kaut kādus izglītojošus video. Var arī meklēt atbildes sevi. Tas ir, es tā uzskatu, ka tas ir smagāk, ka tas ir sarežģītāk sajust pašam sevi. Mums šķiet, ka mēs jūtam, ka mēs zinām, ka es daru tā, kā es gribu, bet vai tiešām es zinu, ko es gribu? Būtībā lielākā daļa nezina nemaz, ko viņi grib, jo ir ego, ir prāta programmas, un zinātnes sūcēji ļoti labi nodemonstrēt to ne tikai teorijā, bet arī praksē, pēc tā, ko es redzu, pēc konsultācijām, pēc savu kolēģu pieredzes, pēc, tā teikt, es veicu arī, kā to saucas, nevis statistiku, ievācu statistiskus datus par cilvēkiem, populāriem, cilvēki, kas ir populāri, pieņemsim, biznesa jomā, cilvēki, kas ir populāri mākslas jomā, kas ir rakstnieki, kas saistīti ar, kas savus dzīvi sasaista ar naudas pelnīšanu, kas sasaista ar pašrealizāciju, dvēselisko realizāciju, dažādas tādas jomas, un arī krimināli cilvēki, teroristi. To visu var redzēt un savilkt apmēram kopējus tādus statistikas datus, kas tad ietekmē to cilvēku, kāpēc viņš rīkojas tieši tā un ne savādāk. Un, zinātnes sūcēji, viņa stāsta, kā planētas ietekmē cilvēku, jeb to sauc par prāta programmu. Kad cilvēks piedzimst, uz viņu ietekmē dzimšanas brīdī konkrētas planētas. Un tās planētas ir izteiktas, vienkārši aprakstītas ar skaitli. Viņam katrai planētai ir noteikts skaitlis. Un tāpēc ir viegli veikt aprēķinu un saprast,
šādā matemātiskā izteiksmē. Tie nav kaut kādi mistiskie skaitļi, tās ir reāli planētas, tās ir enerģijas. Ja? Pasaulē visa pamatā ir enerģija. Un Sucai zinātnē ir ierakstītas visas šīs schēmas, trajektorija, ego vektora trajektorija un sistēma, tāpēc arī ir sistēma, jā, ka viņa ir paredzama. Tas ir tāds kā gājiens, jā. Vektors ir paredzams, vai pa labi, vai pa kreisi cilvēks, jā. Kādu tieši ceļu viņš izvēlēsies, to nevar zināt. Tas ir ļoti individuāls jautājums, bet rezultāts būs viens vai otrs, ja pozitīvs vai negatīvs, balstoties uz šo te sistēmas, šo te prāta programmu, kas cilvēkā ir ielikta. Ja? Tad, kad es uzstājos un stāstīju par savu dzīves gājumu, kā es pabeidzu skolu, sākot vispār ar bērnību, kāds es bērnībā biju paklausīgs bērniņš, tad es gāju uz skolu un paklausīgi pildīju mājas darbus un biju labs skolnieks un gudrs un nepārkāpu nekādus likumus, noteikumus un klausīju visus, un tad iestājos universitātē, balstoties uz to savu estētisko jušanu, ko man ļoti gribējās, lai būtu skaisti un radīt skaistumu, jā, jo man sanāca ļoti labi zīmēt. Un tad es tik cītīgi 5 gadus tur studēju, kā arī skolā īstenībā, jā, tad, kad sagāšu sev visu virsū to, kas īsti neatbilst manām interesēm, tas dod tādu pārslogojumu, jā, un īpaši mana enerģija, tā ir emocionālā iztekšana. Un pēc tam sekoja darbs, es ne par ko noteikti nenožēloju, tā visa pieredze, jebkuram cilvēkam tā pieredze, kurai viņš iziet cauri, ir tā īstā, tā vajadzīga pieredze, lai viņš noteiktu nokļūtu no punkta A uz punktu B. Līdz ar to darbā man bija ļoti foršs darbs un ainu arhitektūras jomā. Un es strādāju labprāt, un tas nebija viegli, bet es daudz ko tur ieguvu, jā, attīstīju nepieciešamās kvalitātes. Un nes kāpēc es nokļuvu Brazīlijā, jā. Tas arī viss nav tāpat vien, un kādus es partnerus izvēlējos, jā, kādas man bija draudzības, un kādi man ir draugi, un vispār kādā ģimenē es piedzimu, ar kādām enerģijām ir mani vecāki. Tas viss vienkārši saliekās pa plauktiņiem, kad uz to atskatās. Un tad man kolēģis pateica, kad pēc tās uzstāšanās, kas tā īsi pastāstīju savu dzīves gājumu, kā tad mūsu dzīve sastāv, jā, kādi ir tie posmi. Tad tāda frāze bija, es vairs nebrīnos par to, kā cilvēki vienkārši atkārto, perfekti atstāsta savu prāta programmu. Reāli, ja mums ir tāda grāmatiņa, tas, kas ir te sarakstīts teorijā, to mēs arī darām dzīvē. Ja. Un kāpēc man patīk tā grāmatiņa? Kāpēc man patīk tā ego tēma? Jā, turpmāk es vēl pastāstīšu par to, kas tad ir ego. Es domāju, ka daudz arī īsti neiedziļinās, kas ir ego, jā. Egoists. Visi mēs esam egoisti, nomierinieties. Tas ir tas ir normāli, tas ir dabiski, un tur nav par ko kaunēties. Un, jo, ziniet, ir jau grūti, pats grūtākais laikam ir atzīt to, ka tu esi slikts, ka tu esi izdarījis kaut ko nepareizi, ka tu esi maldījies kaut kādas vērtības izvēlē, jā, vai ka tu biji kaut kādi maldīgi uzskati, principi, pēc kuriem tu vadījies, ka tu izdarīji tādas kļūdas, ka tas bija galīgi dillers viss, jā, un nezinu, katram savs tur ieslēdzas, kādam nožēla par sabojātām attiecībām, kādam nožēla par pagājušo laiku, bet nekas nav jānožēlo un vienkārši ir jāiet uz priekšu, un tā ir dzīves sastāvdaļa. Jā, tātad par to prāta programmu. Viņa ir sarakstīta te mūsu Sucai zināšanu grāmatiņā. Viņa stāsta par tām 9 enerģijām, ko es jau iesākotējumu Instagramā nopublicēju, un tas bija tā diezgan
iesildīšanās tāds variants. Un katrai enerģijai tā tad ir 9 enerģijas, 9 planētas, 9 ego vektori, 9 ego tipi. Un cilvēks izdarīs savas izvēles vienmēr vadoties pēc savā ego, kas viņam patīk un kas viņam nepatīk. Un tā ir lielākā ilūzija. Un vispār sociālai zinātnē ir par to, kā iziet no ilūzijām. Ja? Jo tad, kad mēs dzīvojam programmā, tas nozīmē, ka mēs esam ilūzijā. Ja? Tas nozīmē, ka enerģijas, planētu enerģijas mūs tik ļoti ietekmē, ka mēs vadamies pēc viņām, jeb, kad mūsu ego tiek aizskarts, mēs emocionējam. Ja? Te ir schēmiņa ar zirgu un karieti. Es domāju, ka es turpmāk kaut kādā citā video izstāstīšu, izskaidrošu, bet īsumā šis ir kučieris, kariete, kučieris, pasažieris, kas ir mūsu dvēselē, kariete, kas ir mūsu ķermenis, kučieris, kas ir mūsu prāts, prāts un saprāts. Jā. Tas ir mūsu saprāts. Zirgs ir mūsu emocijas. Jā, es te minēju par emocijām. Un kā šis te, zināšu krieviski, portugāliski, bet tagad nezināšu latviski. Važas, laikam, jā, ar ko tā kā vada zirgu stūre. Šī te stūre, tas ir smadzenes, tas ir prāts. Ja te ir saprāts, tad te ir prāts. Sarkanā krāsa, tas, kas ir negatīvais, jā, tas, kas ved mūsu auzās, zirgs skries uz auzām, jā. Zaļais, tas tā kā ir svarīgais un pozitīvais, vajadzīgais dzīvē, saprātīgais, jā. Tāda īsa schēma, ka, ja mūsu zirgs, tas ir emocijas, jā, tas ir pielīdzinātas emocijām, ja viņas mūs vedīs, ja mēs vadīsimies pēc savām emocijām, es esmu dusmīgs, es speru ārā un saku to, kas man nepatīk, es strīdos, vai es esmu skumīgs, un tad es, pieņemsim, žēloju kaut ko, sevi žēloju vai citus, vai vispār man ir žēl par visu, man ir nožēla kaut kādas tādas smagās, jā, tās vibrācijas zemās, es kaut kur stūrītī ieraušos, un viss ir slikti, un tā arī ir vadīšanās pēc emocijām. Ja? Jāpieslēdz savas saprāts, lai saprastu, vai tiešām šīm emocijām ir pamats, ja? Vai man ir pamats tagad izliet savu enerģiju, vai bailes. Ja? Vienas no spēcīgākajām tādām mūsu limitējošajām barjerām ir bailes iziet kaut ko darīt. Tas arī ir emocijas ar zemu vibrāciju. Un ja mēs vadāmies, man bail iziet no savas komforta zonas, man bail izdarīt to, ko es nekad iepriekš nebiju darījis, man bail, ka man nesanāks, man bail, ko par mani padomās, man bail un tā tālāk. Jā, tā ir tāpat pieredze kaut kāda no bērnības. Jā, tas viss ir. Par to visu var aprunāt un parunāt un tādās schēmās, tā kā dziļumās, ka dienvisti viss ir saistīts viens ar otru, jā, tā kā ķēdītē. Un tāpēc turēšu fokusu uz to, ka apmēram, jā, tā schēma ir ļoti svarīga, analoģija, jā, ar zirgu un kučieri saprast, kad reāli mēs savu dvēseli neaizvedīsim uz mērķi, uz realizāciju, jā, sociālai zinātne runā par dvēseles realizāciju, ja mūsu zirgs skries tur, kur viņš gribēs, un viņu saprāts nevarēs vadīt. Un saprātam te ir ļoti labi jādraudzējas ar prātu. Ja? Jo prāts ir tā stūre, tā domāšana, un tā domāšana ir limitējoša. Tā domāšana ir mūsu lielākais instruments, un labākais instruments un lielākais ienaidnieks tajā pašā laikā. Jo prāts ir mūsu ego. Ego ir tas, kuru aizskar kaut kas, kad viņš apvainojas, kad viņam kaut kas nepatīk, kad viņš ir aizskaitināts, kad viņš
kad viņš grib mīlestību sajust, arī tas ego grib sajust mīlestību, ja? Nevis mūsu dvēsele. Mūsu dvēsele ir vienalga, viņa pati ir mīlestība, ja? Un tā tad šis te ego ir ierakstīts, skaidri izskaidrots Sucai zinātnē. Ir jāmāk to visu saskatīt. Ja ir grūti to saskatīt sevi, tad jāsāk ar citiem tuvākiem cilvēkiem, ja? Jo tas ļoti nolasās pēc viņu uzvedības, kad redz no malas, bet grūti saprast sevi no iekšas, jo mēs neredzam sevi. Mēs vienkārši daram, jo kā tad savādāk? Es tā visu dzīvi esmu dzīvojis, un es uzskatu, ka tā ir pareizi, un tikai un vienīgi tā, ja? Protams, ego ir sāpīgi atzīt, kā es iepriekš minēju, to, ka viņš ir kaut kur kļūdījies, ka viņš ir kaut kur nepareizi kaut ko izdarījis. Reāli, nekas nav nepareizi. Ja? Viss tas, kas ir un notiek ar mums, tam visam ir sava vieta. Jā, un zinātne Sucai stāsta par to, kāda ir tad tā dvēseles realizācija katram ego, caur ko realizējas dvēsele, caur ko nāk gandarījums, caur ko nāk enerģijas apmaiņa, ja? Cilvēks jūtas laimīgs, jo to laimi, ko mēs saņemam caur ego, tā ir ilūzija, ja? Tā nav patiesība, tas ir tas mākslīgais, ko mēs dabūjam no ārpasaules. Viss, kas man patīk, kas man nepatīk, un kaut kādas baudas, kaut kādas izklaides, materiālais un tāds, ja. Tad tas nāk no mūsu ego, un tas mūs ierobežo, jo laime ir tikai tad, kad mēs realizējam savu dvēseli. Kad mēs darām to, kas patīk mūsu dvēselei, un Sucai zinātnē stāsta par to. Tur ir ierakstīts, tā teikt, tās nav konkrētas lietas, tev ir jāstrādā tādā firmā vai tādā profesijā. Te arī cilvēkiem bieži vien ir, man pašai tā bija, es domāju, kāds man pateiks tagad, ar ko man ir jāstrādā, kādā sfērā. Reāli, neviens mums neko nevar uzplīt no ārpuses. Mēs jau paši visu ļoti labi jūtam, un pēc tā mums arī jāvadās. Bet tad, kad mēs redzam to vektoru, kas ir ierakstīts kā definīcija, un pieņemsim tā psiholoģijas joma, vai tā ir tehniskā joma, vai tas ir mārketings, stratēģija, vai zināšanu pasniegšana, vai tu esi skolotājs, un tam līdzīgi, ja? Tādas globālas lietas to zinātne iesaka, un tas jau ir ļoti daudz, ja? Jo tad tu izdodas no sevis ārā to lietu, jā, bet es par to visu laiku domāju, bet baidījos, ja? Vai man tur kāds teica, ka, nē, tas galīgi tur nevar nopelnīt. Nopelnīt var visur ar jebko, ja? Galvenais, lai patīk, jo tad ir enerģija, jo nauda ir vienāds enerģija, ja? Un jāskrien ir pēc enerģijas. Jā, kur es paliku. Par tām profesijām ir daudz maz skaidrs, jā, tās kompetences noteikti, kas ir tavas stiprās puses. Tas dod ticību, tas dod uvierenost, kā tagad būs latviski, pārliecību. Un es teikšu noteikti, ka tās ir divas svarīgākās lietas dzīvē, ja? Kad ir ticība un pārliecība. Tad iet uz priekšu un tad viss notiek. Tad arī rodas motivācija, tad var arī atrast gribas spēku un pieņemsim uz sporta zāli. Būs jāiet nevis tāpēc, ka vajag kaut kādu mērķu labat, ko izdomāja mūsu prāts, bet tāpēc, kad es gribu un tas nāk no iekšas un tas notiek saudzīgā, draudzīgā veidā, tā nav ķermeņa violation, kā tagad pateikt latviski, vardarbība. Tā nav vardarbība pret ķermeni, ja? Kaut kādi strikti norobežojumi, to es drīkstu, to es nedrīkstu, un kaut kādi režīmi, ja? Tas ir visus noteikti kaut kādu laiku, bet lai tas funkcionētu ilgstoši, ja, lai tas nāktu no
patīkami, no prieka, un lai mūs piepildītu, tam ir jānāk no tādam dziļāka pamatojuma, kuru var atrast, pamatojoties uz zinātnēm. Un, jā, tā kā zinātnē ir svarīgas jomas, jā, šīs te pirmais apziņas skaitlis, tas mūsu ego, ko tad mūsu ego grib, kas tad viņam patīk, kas nepatīk, kā viņš mūs ierobežē, limitē, un ko es domāju, jā, mūsu domas. Un tad ir otrā enerģija, pamata enerģija, kas ir misija, tās ir mūsu darbības, un tā ieslēdzas pēc 33 gadiem, 33 gados, konkrēti 32 gados un 7 mēnešos cilvēks mainās. Ja viņam sakrīt gan apziņas skaitlis, gan misija, tad viņš paliek tāds pats, tikai viņa īpašības vēl vairāk kļūst izteiktas. Ja viņš, pieņemsim, ar enerģiju 2, mēnesis enerģiju, ja, apziņas skaitlī 2 un misiju 2, tad, ja viņš šaubījies, pieņemsim, pirms tam, viņš tad cilvēks šaubīgs, ja, jo mēnesim raksturīga šaubīšanās, diezgan ilgstoša lēmumu pieņemšana, svārstīšanās, tad misija, kad ieslēgsies, viņš būs vairāk svārstīgs un šaubīgs. Ja, ja viņam iepriekš vajadzēja 2 dienas, tad tagad viņam vajadzēs 5 dienas, piemēram. Ja. Tā tas var izpausties, lai saprastu. Ja. Vai arī otrādāk ir siltās un augstās enerģijas. Tad, kad ja cilvēks, pieņemsim, ļoti uz āru vērsts, silts, komunikabls tāds, es samīrošu, sabučošu, tad, kad ieslēdzas misija, pieņemsim, tā ir augstā enerģija, tur, kur ir aprēķins, ja, analīze, tehnoloģija, loģika, cilvēks automātiski kļūst augsts, ja, jo emocijas vislabāk noņem tieši caur analīzi. Tad ieslēdzas saprāts. Un tad cilvēks pilnīgi var pārvērsties, ja? Viņam jau vairs negribas tik ļoti apkamties un samīļoties ar visiem saviem draugiem. Viņš tā kā čau, pa gabalu, ja? Es tā varu pateikt par sevi reāli. Es tā neplānoju minēt, ja? Tādu piemēru, bet es pilnīgi saredzēju sevi šajā situācijā, kā uz Brazīlijā. Tāda atkāpe neliela būs, kā obligāti jāsabučojas uz vaiga. Ja? Latviešiem tas nav tik raksturīgi, tikai ar saviem tuvākajiem draugiem, bet tad, kad iepazīstas, nē, ja? Tur pat roku nepaspiež. Vīrieši pasniedz roku. Bet sievietes, kaut kā, jā, es varbūt pat aizmirstu, kā tur bija. Tas arī ir individuāli galu galā, bet man nepatika, jā, ar svešiem cilvēkiem. Īpaši, ja tu atnāc uz kompāniju, kur ir 10 cilvēki, vai sākot ar 10 cilvēkiem, un tad tu tur rindiņā un katram pa bučei. Man tas likās diezgan traki sākumā, bet es to darīju, jo es pieņēmu valsts noteikumus, jā. Nevis gāju pāri ar savām vajadzībām, savām interesēm, to, kas man pierasts. Jo, nav jau nekas pret, tas vienkārši likās frīkaini, ja. Tad, kad man ieslēdzās misijā, tad es pat man atslēdzās loģika, man tur nav loģikas, pieslēdzās loģika, ja. Loģikas tajā es visā nesaskatīju, un es paliku augsta vairāk, nosvērta, un vienkārši negribas tik ļoti tuvu pielaist savu citu cilvēku klāt. Ja? Tā interesanti, mistiski tas strādā. Tas nav ne slikti, tas nav ne labi, tā vienkārši ir. Ja? Reiz es jau pastāstīju, kā strādā programma. Ja es to nebūtu zinājusi, tad vai citi cilvēki viņi ievērotu noteikti, ka, ja tu agrāk tā kā nāci un bija, tā teikt, silta, tad tagad es jūtu attālumu, ja, ka mums ir kaut kāds atstatums izveidojies, ja, vai tu mani vairs nemīli, ja, pieņemsim tādi var būt jautājumi no ģimenes locekļiem, ja, no tuvākajiem cilvēkiem, mamām un tētiem un tam līdzīgi, bet tad, kad es zinu, es jau saprotu, ka man viņi vienkārši ir jāinformē, ja, jo es jūtu sevī tādas pārmaiņas un viņas ir dabiskas, un, jā, es to varu pateikt vārdos, ja. Un tādas citas lietas, ko ar to visu var saprast, tās pārmaiņas, no kurienes viņas nāk, ja. Tas tiešām, tā ir psiholoģija, ezotērika, enerģijas drīzāk es teiktu, ja. Nezinu latviski kā saucas, krieviski ir tādi profesionāli enerģeti.
ja, kas strādā tieši ar enerģijām, pieņemsim tantristi vai reiki, vai kas veica energomeditācijas. Kad cilvēks māk kontrolēt to enerģiju, tas ir arī, uzskatu, dabiski, ja, jo visi mēs zinām, kad mēs ejam uz sporta zāli vai skrienam vai ejam pastaigā vai peldam, ja, nodarbojamies ar kaut kādu aktivitāti, mēs atbrīvojam ķermeni, viņš kustās un sāk cirkulēt mūsos enerģija. Ja. Kāda enerģijas cirkulācija televizoru priekšā. Ja. Tā kā tas viss ir dabiski un saprotami, vienkārši mēs ikdienā par to laikam nedomājam. Tik tālu apmēram es ceru, ka ir skaidrs, ka es šo sarežģīto tēmu kaut kā spēju izskaidrot, ka reāli eksistē šāda te prāta programma, kuru mēs pildam, mēs cilvēki. Mēs tāpēc arī esam atnākuši, ja, uz šo planētu Zemi. Droši vien ne tāpat tās viena, ne jau lai tā iet uz darbu, strādātu, pelnītu, saņemtu savu algu, un tā teikt, mājas darbs. Droši vien nedēļ tā. Es tā ticu. Es tā gribētu domāt, kad tur ir vis kaut kādas vairāk nianses, ka tāda misija, ja, mums uzdevums dzīvē katram cilvēkam ir apziņas paplašināšana. Sevis izzināšana, sevis saprašana un balstoties uz to visu, tā ir pašrealizācija, kad mēs fiziski ar kaut kādām darbībām materializējam to, kas mums ir svarīgi. Ja? Kaut kā tā. Tad par ego. Ja? Nezinu, cik es varēju izskaidrot, cik skaidri pasniegt to informāciju, jo ego arī runā par citu, ego sucāji runā vēl arī par tām schēmām, kādas darbības mums būtu jāveic, lai mēs izietu no šīs ego ilūzijas, šīs prāta programmas. Kas tad mums ir jādara, lai mēs sasniegtu savu mērķi, lai mēs kļūtu par mūsu pašiem. Ego. Tātad, kas tad ir ego? Ja tā padomāt drusku dziļāk, ja? Protams, tas ir tad, kad cilvēks grib pamatā, ja? Kad es gribu, lai cits cilvēks dara tā, kā es gribu. Teikt, ka varētu pielikt punktu. Bet te tik ļoti daudz diskutējumu jautājumu, ka bieži vien par situācijas tādas, ja? Kad viens saka, tu gan esi baigais egoists, bet reāli cilvēks nevienam neko neuzspiež, vienkārši dzīvo tā, kā viņš grib. Bet viņam saka, viņš gan ir egoists. Nē, viņš nav egoists, ja? Ego tātad ar mums jau ir kopš bērnības. Mēs, kad piedzimstam, maziņi, bebīši, mums ir dots ego, lai izdzīvotu. Jo, kad tas ir vienīgais variants, kā bērns var izdzīvot. Jo viņš bļaus tad, kad viņš gribēs ēst. Viņš bļaus tad, kad viņam būs augsti vai karsti. Tad, kad viņam būs kaut kādas briesmas, viņš jutīs kaut kādu, kaut kas nav labi, pieņemsim. Ja strīdās kaut kas ļoti skaļi, viņa klāt būt, nē. Viņš būs satraukts, viņš bļaus, jeb tā ir arī jau uz toleti viņam vajadzēs, Viņam būs nekomfortabli pēc tā, ka viņš to izdarīja. Viņš bļaus, Droši vien mammas ļoti labi zina, noteikti viņas labi zina, kā ir ar bērnu, Tas ir tas signāls, kā viņš raidā signālus mammai pirmām kārtām, lai viņa nāktu viņu izglābtu, lai viņa izdarītu tā, kā viņš grib. Viņš nemāk savādāk. Viņš ir maziņš, viņš runāt nemāk, un viņš pats nemāk paēst, sagatavot. Tātad ego nav nekāds ļaunums, un ego ir mums visiem dots, lai izdzīvotu. Bet kas notiek tālāk? Tātad, ja
bērniņš, viņš pēc tam aug, jā, ar gadiem, viņš iemācās runāt, viņš iemācās saprast savas emocijas, un te jau viņš var pateikt, ko viņš grib, kas viņam ir svarīgi, jā, un te jau notiek sarežģītākas lietas, notiek periods, tā kā, kad bērna tiek pēc viņa vecumā kapacitātes, jā, dotajā momentā attīstības līmeņa, tiek dota iespēja paņemt atbildību. Nevis iespēja, bet viņam tiek nodota atbildība pašam par sevi. Ja? Pieņemsim, ja bērns grib rotaļlietas, viņš katru reizi veikalā, ieejot veikalā, ja, viņš var teikt, es gribu šito, mamma nopērc to, nopērc šito, un ko tad darīt tādā gadījumā? Ko tad grib ego? Ja? Ego grib, viņam patīk, viņam gribas to mantiņu, bet atbildību var nodot tādā veidā, piemēram, tu uztaisi sārakstu iepriekš, ja? Tu pasaki bērnam, kura tev būtu svarīgākā rotaļlieta, ja? Un to mēs tev nopirksim nākamajā mēnesī, vai dzimšanas dienā, vai reizi nedēļā, ja? Tas ir katra individuāls gadījums, skatījums, bet kā piemērs, jā, ko tad tu gribi šodien vilkt, vai tu gribi rozā kleitu vai zilu kleitu, jā, un tā nodot atbildību pamazām ar gadiem, kad paliek vecāks arī, jā, bērns. Viņam tā kā ir jāsaprot, ko viņš pats var izdarīt, kur viņš pats ir atbildīgs pats par savām emocijām, bet tagad atskatāmies, jā, ka cik tad daudzi vecāki, mūsu paudze īpaši, tagad jau es domāju, ir gudrā paudze, kad ir internets, ar internetu, jā, pavērās ļoti daudzas iespējas. Informācija mums ir, jā, tikai jāmāk saprast to īsto, atrast to īsto informāciju starp miljonus tekstiem, jā, un video. Tātad, jā, par emocijām, jā, cik tad bērni cik bērniem tika izskaidrots, kas ir emocijas un priekš kam ir dotas emocijas, kā vispār viņas atpazīt, ko es tagad jūtu un ko es ar to gribu panākt. Nenovelt vainu uz kādu citu, pieņemsim, ja iesita kāds par kaut ko, ja atņēma mantu. Tas viss ir ļoti kompleksi sarežģīti, bet tas ir super svarīgs pamats visai dzīvē, ja, kad cilvēks saprot situāciju, bērniņš jau no bērnu dienām viņš nenovēļ vainu uz citu, pieņemsim, ja, tur varbūt 100 citi varianti, kāpēc tu man to mantu atņēmi, ka neviens pie tā nav vainīgs, ja, bet, nav reāli izaudzināt perfektu bērnu, un tas ir normāli un nevajag, ja, jeb tā mēs mācamies un attīstāmies. Un vienkārši pamazām, jā, ir jānodot šī atbildība, bet kas notiek? Bieži vien notiek tā, ka neiemācās, jā, nesaprot to, kā var, kā nevar, kur ir mans ego, kur esmu es, ko tad es īsti pats gribu. Katrā ģimenē būs savi noteikumi, kaut kādas lietas, kas varēja notikt tajā ģimenē, vai arī bērns nolasa, kā tad vecāki uzvedās, bet izejot ārpus šīs ģimenes, noteikumi jau būs citi. Bet tad, kad bērns pierod pie tā, ka notiek tā, kā viņš grib, tā, kā viņš ir pieradis, pieņemsim, ja viņu lutināja un viņam deva visu to, ko viņš gribēja, mīļā, miera, labat, jo tā ir vienkāršāk, jo saprotams, ka vecāki parasti ļoti daudz strādā, viņi ir pārguruši un nav reāli veltīt bērnam visu laiku paskaidrojot tur kārtīgi visu, jā, kā tad tur jānotiek un kā tad tu jūties un tā, jā. Un tā tad cilvēks izaug, kad viņš jau kļūst pastāvīgs pēc 16 gadiem vai, tie paši 12, jā, kad notiek tāda aktīvā miedarbība pusaudžu vidē. Bērns, cilvēks, viņš grib sagaida to pašu no ārpasaules, ko viņš saņēma no savas ģimenes. Ja? Un te ieslēdzas šis te ego vektors, katram savs,
kas tad viņam ir svarīgi, kā izpaužas viņa ego un kā viņš darbosies. Kā viņš mēģinās dabūt to, kas viņam ir svarīgi. Vai viņš tā kā viņu kārtīgi ar varu, ar spēku, jā, es tev teicu, tu darīsi tā, kā es gribu, jā, un kaut kādiem apvainojumiem, jā, vai kaut kādām agresīvām metodēm, vai kaut kādām manipulācijām, jā, mēģinās dabūt to, ko viņš grib. Bet tu teici tā un šitā, bet tad es pateikšu tā un to un šito. Katram savādāk tas izpaužas, jā. Bērnu namos, pieņemsim bērniņi, kas ir nokļuvušie, jā, ir tāda situācija, ka viņi ir kaut kādu ilglaicīgu laika periodu saukuši pēc palīdzības, jā, bļāvuši, mamma, kur tu esi, atnāc un pamani mani un dot man uzmanību. Un ja viņi to ir tik daudz reizes atkārtojuši un cietuši, jā, un saprata, nonāca pie tāda slēdziena, jā, neapzināti, kā palīdzība nenāk, ka nav vērts bļaut, tad rodas tā, ka cilvēks izaug ar zemu pašvērtējumu. Un tad viņš netic tam, ka viņš var sasniegt to, ko viņš grib dzīvē. Ja? Tad viņa ego ir tik ļoti, tā teikt, nomītīts, pie zemes nomītīts, ja? Ka viņš tā kā varbūt, tā kā lupata, tā varbūt var pateikt, ja? Ka dara visu to, ko viņam komandē, viņš vispār zaudē cerības kaut ko dzīvē sasniegt. Ja? Tāpēc ego jābūt līdzsvarā, viņš ir ļoti labi jāsaprot, jo tas te jāsaprot, kur tas ir saprātīgais risinājums un kur ir nesaprātīgais. Nesaprātīgais parasti ir tas, kas mūsu ierobežotais domāšanas veids, mūsu aizspriedumi, tās pašas traumas un viss tas, ko mēs salasam laika gaitā, kaut kāda mūsu vīzija par pasauli. Tas būs tas neracionālais variants, kad cilvēks skrien pēc emocijām. Jebkurš trigeris, aizskaitinājums, kaut kāda emocionalitāte, vai atkāpšanās vai uzbrukums, jebkurš. Tas būs par ego neadekvātu pakļaušanos ego, viņa izpausmī. Un tas nav pats cilvēks. Ego nav cilvēks pats, tas ir tikai, kā lai tu pasaka, tāda programma, Un, tajā pašā laikā ego, viņš mūs vada uz attīstību, ved mūs uz attīstību, uz mūsu mērķiem, to, ko mēs tad gribam reāli sasniegt. Tad, kad bērns izaug, viņš sāk meklēt to, kas viņam bērnībā pietrūka. Tā, pieņemsim, ego vektors, kurš vēlas un meklē uzmanību, viņam noteikti bērnībā būs pietrūcis uzmanības. Tas ir zakon podlasti krieviski, ka pārsvarā tur arī ir tas knifs, tā lielākā problēmiņa, ka to, ko mēs bērnībā visvairāk esam gribējuši, to, ko meklē mūsu ego vektors, viņš to arī tieši nedabūs. Un līdz ar to mēs pēc tam meklēsim neapzināti automātiskā režīmā to turpmākajā dzīvē, visu dzīvi. Mēs to meklēsim, mēs meklēsim mīlestību. Ego, jebkurš cilvēks meklē mīlestību, izteikties tā globāli, bet kā, kuram tā mīlestība izpaužas, caur kādām rīcībām viņš to grib dabūt, caur kādām darbībām, caur kādām lietām. Un cilvēks to nedabū, pieņemsim, ja tas ir attiecību cilvēks un viņam pats svarīgākais ir sajusties mīlētam, būt ar partneri kopā, apprecēties, tā teikt, lai partneris vienmēr būtu uzticīgs, dot viņam pietiekoši daudz uzmanības, nestrīdētos ar viņu, viņi tā mierīgi, laimīgi dzīvotu. Tas reāli arī nenotiks ar viņu, un atkal zakon podlasti, viņš izvēlēsies tādu partneri,
kurš būs agresors. Un, es stāstu vienu tādu no piemēriem, kas ir reāli bieži sastopams, ko es novēroju, ja. Pretpoli pievelkās, tā viņi arī pievelkās. Tas cilvēks pievilks agresoru, kurš viņu tā kā necienīs, ja. Kaut kā rupji varbūt izturēsies. Un cilvēks, kuram ir svarīgas attiecības, viņš mēģinās šīs attiecības par visu varu saglabāt. Ja? Viņam būs vienalga jebkādas attiecības, bet es gribu attiecības. Ja, ja cilvēks sadūšojas un šķir šīs attiecības, bet neapzināti, viņš nesaprot, kāpēc. Ja? Viņš nav izgājis mācību, bet viņš ir vienkārši šķīries, jo, pieņemsim, paceļ roku, ja, pret viņu. Tad tas varētu būt alkohols, kur cilvēks meklēs līdzsvaru, ja, kaut kādu slāpes savas veldzēs, ja, tā teikt, savu vēlmu pēc mīlestības. Jeb tas saucās kā atkarība. Vai arī tas var būt darbs, ja, ja neiet ar attiecībām, tad cilvēks nirst biznesā un darbā holismā, un kā tu var saprast, tas ir darba holiķis, kurš nemāk atpūsties, jā. Darbs tas ir forši, ir jāstrādā, jā, īpaši, ja cilvēkam patīk tas, ko viņš dara, un tur var veltīt ļoti daudz stundas, bet darba holisms tādā sfērā, kad cilvēks dara, lai aizmirstos, viņš tā kā aizbēg no sevis, viņš negrib just, jā, darba holisms, kā bēgšana no sevis un nemācēšana atpūsties, nemācēšana un būt pašam ar sevi klusumā, mierā, ja? Un katram ego vektoram tas izpaudīsies kaut kā savādāk. Tā ir tāds piemērs kā sistēma, lai saprastu, kā tad tas strādā, lai varbūt jūs varētu saskatīt to schēmu, ja, ko tad cilvēks meklē un pie kā viņš nokļūst. Tā ir tā analoģija, ka strādā vektors, pie kā viņš mūs ved, viņš ved mūs uz attīstību un ved parasti caur krīzi, ja. Tas, kam būs svarīga materiālā pasaulē, tam būs krīze materiālajā pasaulē, kam svarīgas attiecības krīzē, attiecībās ģimenē, kam svarīga, jā, krīze var būt caur krīzi garīgo, jā, garīgajā sfērā, kad cilvēks nesaprot, kāds tad ir mērķis, viņam it kā viss ir, bet mērķis viņam dzīvē nav, un jēgas, viņam dzīves jēgas nav, vai veselības problēmas, jā, un te ļoti svarīgi piebilst to, kā visas mūsu negatīvās emocijas, visas mūsu uzkrātās apvainošanās, kaut kādas dusmas, kuras mēs neizlaižam ārā, un pieņemsim, ja mēs gribam būt labi, paklausīgi pilsoņi, un paši tam noticam galu galā, jā, jo, ja mums visi to vien apkārt saka, kā tu nedrīksti dusmoties, ka ko par tevi padomās, jā, tagad nē. Un cilvēks pierod pie tāda režīma, jā, pieņemsim, tā ir tā pati enerģija, piecīga mieka enerģija, kad noslēdz sevi to visu emociju, vairs neatpazīst, vai tā arī neiemācies atpazīt, jā. Tā rada toksīnu, jā. Tā ir negatīvā ķermeņa reakcija, viņam kaut kas nepatīk, viņam tas ir jāatrisina, viņam ir jāsaprot, kāpēc tas notika, jāgūst tā kā mācība. Bet, ja ar to nestrādā, ja to nori, jā, te varētu būt problēmas bieži cilvēkiem. Ja viņi neizrunā kaut ko caur muti ar vārdiem, jā, skaļi, nebļaujot vienkārši, tad var tas izpausties kā psihosomātika, pieņemsim kakla sāpēs, jā. Un psihosomātika, alerģijas, jebkura, jā. Jebkuras veselības problēmas pa lielam, tā ir kaut kāda, ja tas ir kaut kāds sasitums, savainošanās, kaut kāda kaula laušana, tā var būt kaut kāda spriedze, ko cilvēks neiztur, pats sevi kaut kā netīšām savaino. Viss ir likumsakarīgi, jā. Ja to parok dziļāk, tad tur visādi brīnumi iznāk, jā, kā tad tas bija reāli. Bieži vien, ja cilvēks negrib vairs iet uz darbu, tad viņš netīšām kaut kādā avārija iekļūst, bišķīt sevi pačakarē, lai, paņemtu pauzīti uz nedēļu, pieņemsim, jā. Es nerunāju par letāliem kaut kādiem variantiem. Bet tas viss notiek enerģijas jomā, un ja mēs sevi daudz ko negatīvu krājam,
tas, tā kā mēs piepildām sevi kā tādu trauku, un ja tas jau tā kā iet pāri, ārā, tad, rodas problēmas, tad tas var atspoguļoties uz personisko veselību, uz kaut kādiem negatīviem notikumiem, jo tam ir jāiziet ārā. Ar katru gadu ego mūsu slānis kļūst biezāks. Noteikti var ievērot, kā vecākā gājumā cilvēkiem, viņiem ir daudz grūtāk sevi mainīt. Viņiem ir noteikti kaut kādi dzīves principi, vektori, uz kuriem viņi tad ir uzbūvējuši savu dzīvi. Tā kā mācēja, tā viņi uzbūvēja, un ja viņi tagad to visu pārskatīs un pārbūvēs, tas viss var sabrukt, viņiem jāsāk no nulles, jā. Tas ir diezgan smags darbs, bet arī to var izdarīt. Tā atkal jāskatās balansā, cik ļoti tas ietekmē veselību, jā. Bet ego, skriešana pēc ego, vadīšanās pēc ego, tikai un vienīgi, jā, tā mūs ved pagrīdē un indē mūsu ķermeni. Viss negatīvās emocijas ir mūsu indēšana. Mēs paši sevi indējam, jā. Tad tie ir toksīni. Zinātniski es te neko neskaidrošu, ticiet vai neticiet. Es to redzu vienkārši uz savas pieredzes, kāpēc man interesē šī tēma tieši, psiholoģija, es studēju arī psiholoģiju daudz, jo, es ievēroju, ka man ir tādas lietas, ko es pārņēmu no saviem vecākiem, kā to sauc, ģenētiski pārņemtās, ne slimības, tas ar ko dzīvot var, pieņemsim kaut kādas alerģijas. Bet man interesē, kāpēc tad man ir tā alerģija, un kur tas suns aprakts. Ka es gribu no tā tikt vaļā, man ir reāli sportiskā interesē. Varbūt tas tik ļoti pat netraucē dzīvot, ka tā tam nebūtu jābūt, Un ir arī citas kaut kādas lietas, ko mēs pārņemam, katrs kaut ko pārņem, ja tas ir tas domāšanas veids, ko mēs pārņemam, un mēs uzvedamies tieši tāpat, mēs sagaidām no ārpasaules to, un tieši tāpat uzvedās mūsu ķermenis, tā ir viņa atbildes reakcija, varbūt vieglākā formā, varbūt svagākā formā, tas ir ļoti individuāli. Un tā teikt, nobeigumam, es minēšu visus 9 ego vektorus, lai saprastu, varbūt tas esmu es, un tiešām tā ir, varbūt man šī tēma interesē, tad welcome, nāciet un klausieties manus turpmākos videos un video un ierakstus. Un tātad tagad būs informācija tikai par to es gribu, tieši mans ego vektors, kas tiek aprēķināts ļoti vienkārši, tas ir dzimšanas datums, jeb, ja esi dzimis 15. septembrī. Tad tas ir jāņem vērā tikai 15 skaitlis, 1 plus 5 jāsaskaita, līdz paliek 1 cipru skaitlis 6, 1 plus 5 ir 6, 26. tas būs 2 plus 6, 8, 5. datums, tas ir 5. datums, jeb tikai vienīgi datums, ne mēnesis, ne gads, tikai vienīgi datums, viņš nosaka, tik vienkārši, vai ne, nosaka mūsu ego vektoru, ko tad mūsu ego vektors grib. Un tātad, ja tas ir cilvēks, kurš ir dzimis 1., 10., 29., jau es jaucu 19., 1., 10., 19. un 28. datumā dzimušo ego vektors ir fokusēts tikai uz sevi. Viņam pat nav tas vienīgais ego, kuram nav vektora. Ego vērsts uz lēmumu pieņemšanu. Ego ir vērsts uz sevi un uz lēmumu pieņemšanu. Tātad cilvēks, kurš grib, lai notiek tā, kā viņš vēlas, un lai viņam patīk pieņemt lēmumus, viņš pieņēma lēmumu, viņš pat nerēķinās ar citiem, viņam tā ir ērti, viņam tā ir forši, un viss, Otrai enerģijai, kas ir cilvēki, kas ir dzimuši 2., 20., 11. vai 29. datumā, viņu ego vektors ir vērsts uz vēlmi saprast citus cilvēkus un situācijas un veidot attiecības. 3.
12., 21. un 30. datumā dzimušo cilvēku ego vektors ir vērsts uz analīzi, uz cilvēku vadīšanu, kontroli un rūpju izrādīšanu. Cilvēki, kas ir dzimuši 4., 22., 31. un 13. datumā, viņu ego vektors ir vērsts uz mērķu uzstādīšanu un šo mērķu realizēšanu. Jā, visa dzīve ir mērķi, es gribu, man vajag to izdarīt, to, un es gribu to visu izdarīt, un ātri fiksi, to realizēt, un kas tad notiek, kad tas netiek realizēts, jā, kā prāta programma mūs ietekmē, to es stāstīšu turpmākajos video. 5., 14. un 23. datumā dzimušo ego vektors ir vērsts uz loģiku, uz to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Ja? Ego vadīsies vienmēr tikai uz to. Es to darīšu, ja tas ir pareizi, man tas patīk, ja tas ir pareizi. Ja tas pēc manas skatījuma nav pareizi, tad es to nedaru, es to izslēdzu no savas dzīves, un es tam saku nē. 6., 24. un 15. datumā dzimušo ego vektors ir vērsts uz komforta meklēšanu, uz baudas meklēšanu, uz seksa meklēšanu, jā, lai būtu viss ērti. Tad ir 7., 16. un 25. datumā dzimušo ego vektors, kas ir vērsts uz uzmanības meklēšanu un ātru vēlmju realizāciju. Jā, tad darīšu visu to zemapziņā, pat pats nenojaušot, lai būtu atzinību. Jebkura darbība būs ar motivāciju, kādu atzinības iegūšu. Un, ja cilvēks saprot, ka tur viņš atzinību neiegūs, to neviens neievēros, viņu nepalielis, pieņemsim, viņa personību neatzīs to, kāds viņš ir malicis, tad viņš to var arī nedarīt. Ja? Un viņa ego viņu vienmēr vadīs uz turieni, ja? Izvēlēties tādu vidi, kur viņam tiks veltīta uzmanība. Ego vektors cilvēkiem, kas ir dzimuši 8., 26. un 17. datumā, ir vērsts uz cītīgu, pastāvīgu darbu. Nē, tā ir dvēseles realizācija, es samelojos. Ego vektors ir vērsts uz kontroli un darba rezultātu, efektīvu darba rezultātu. Jā, tāda tie kontrolieri, lai viss būtu vienmēr izdarīts tā, kā viņam patīk, jeb tā, kā tas dod viņam, kur viņš saskata rezultātu. Ja, ja viņš saskata tajā darba rezultātā efektīvu risinājumu, iznākumu, tad viņš ir apmierināts, viņa ego ir apmierināts. Bet ja otrs cilvēks nedara tā, kā nedod viņam tādu rezultātu, kādu viņš sagaida, tad ego jūtas vīlies. 9., 18. un 27. datumā dzimušo ego vektors ir vērsts uz pateicības saņemšanu no citiem cilvēkiem. Viņi meklē to, kā caur palīdzēšanu viņš var uzvarēt sabiedrībā. Tad tā, bišķīt jāpadomā. Tad viņi ego vienmēr grib uzvarēt, un ego vienmēr grib palīdzēt. Un, protams, viņš par to palīdzību sagaida kaut kādu pateicību, vai tās ir vārdiski, vai tas ir mutiski, vai tas ir barters, jeb es palīdzu tev, tu palīdzi man. Un kas tad notiek, ja šādam ego vektoram, ja viņš nesaņem atbildē nekādu pateicību par to, ko viņš izdarīja, ja, kad viņš ieguldīja laiku, pūles, enerģiju un to neatzina. Tā, pamatā ir tā,
Es pastāstīju, kā mācēju, jā. Ir ļoti daudz informācijas, citreiz viņa tur kaut kur sapinās, bet es ceru, ka kaut kas aizķērās, ka kaut kas šķita noderīgs, ka, ja interesē šī tēma, tad, ja sekojiet manam profilam vai no YouTube vai Instagramā, es publicēšu tālāk šo informāciju.